ņemot globulīnu, vēl būs asinis. Līdz ar to jūs varat redzēt arī ar nobīdi. Aizpagājušā nedēļa jums bija spēcīgas iesnas, un tagad šodien jūs redzat, ka jums ir liels sedimentācijas ātrums. Vai par šo ir viss skaidrs? Jā. Labi, tad ejam tālāk, un tās normas, vai jūs atradāt normas vai nē? Kuras normas? Kāda? Grimšanas ātrumā. Stundas vai jānāk? Nē, stundas, bet cik tie milimetri? 2 līdz 5. 25 jau slims cilvēks. 25 jau ir izdarāms, jā, bet arī nevis lielas, bet no 20, tā kā 20 plus, nelielas izmaiņas ir līdz 20, mērnes izmaiņas ir līdz 50 un izteiktas izmaiņas ir līdz 90 mm stundā. Tātad šī starpība ir, iedomājieties, ļoti milzīga. Un normāli, ja jums ir mazāk kā 10, principā, tad jau jūs varat neuztraukties. Un jums, manuprāt, visam bija 2, 3, 4 vai būt. 5. Nekas. 5 tik un tā, tas vēl ir pavisam normāli. Labi. Tad 14. asins agregāts stāvokļa plūstamības vadība, recēšanas koagulācijas un antikoagulācijas un fibrinolītisko mehānismu brīvībā. Un šis jautājums ir drusku tāds fizioloģisks, te jums man ir jāpaskaidro, kādēļ mums ir šie te koagulācijas, antikoagulācijas procesi. Lai pasargātu asinošanu. Jā, lai nenotiktu, piemēram, asinošana, lai visas asinis neiztiecētas ar ārēju asinošanu, vai iekšēju asinošanu, lai viss netiktoties. Un antikoagulācija būs, lai neveidos trombi, jā. Lai neveidotos trombi, un kā ir jābūt šim te sistēmām, obligāti līdzsvarā. Un tikko tā līdzsvars tiek izjaukts, principā sākas problēmas, vai no asinis neredz, vai pastiprināt veidojas šie trombi. Un ko dara, piemēram, veciem cilvēkiem, kuriem ir ateroskleroze, kas notiek, viņiem principā ir asinsvads sieniņa jau bojāta. Un tur ir lielāka iespēja veidoties šiem te trombiem. Un ko dara tādā lietu aspirīnu, jebkuru asins šo te šķidrinošo līdzekli, kas samazina, principā, kas darbojas kā antikoagulācijas faktors. Labi, un tad 15. jautājums arī par asins reci. Primārā un sekundārā hemostāze. Primārā trombocitārā koagulācija, platniņš un endotēlija loma. Fermentatīvā koagulācija, asins recekļu veidošanās un retrakcija. Fibrinolīze, antikoagulanti. Kā jūs saprotat šo te jautājumu? Primārā koagulācija izveidojas platniņš un aizpāznis. Plātnīšu aizpāznis veidojas kādot sekcijas ko? Bojājumu. Uz bojājumu, un kas ir tas, kas ir vissvarīgākais? Bojājumi ir tas faktors. Kolagēns, atsevišķs kolagēns ir tas, kas ir vissvarīgākais, lai veidotu šis te trombocitu aizpāznis. Un tātad tā būs primārā. Labi, kas seko tālāk? Un pēc primārās koagulācijas atkal Sākas līze. jāsāk atjaunot asins plūsmu, un tad vēlreiz asināšana. Jā, tas ir tad, ja ir mazs ievainojums, tad ir cerība, ka šis te, principā, bojājums nav tik liels, lai pilnīgi skaidri būtu atkal asinošana. Bet, ja jums ir lielāks audu bojājums, tad būs sekundārā asins rece. Un kas tad notiks? Jā, un principā šeit ir tie ļoti daudz visi faktori, visa šī te kaskāde, ko mēs jums no galvas zināt neprasām. Visi šie te faktori, kas ietekmē asins reci, tad, ja jūs iesiet par attiecīgajiem ārstiem, tad jūs zināsiet šo no galvas, ja jums būs jāsaskarās ar šīm te slimībām, tad jūs zināsiet, kurš faktors ko ietekmē, bet principā jums ir jāzina, ka tātad šis te, kam vēl ir nozīme tātad fibrinogēns pārvērš, fibrinogēns pārvēršās fibrīnā. Un kas ir tas, kas viņu pārvērš šajā te fibrīnā? Trombīns. Un savukārt šie te īstapu kaskāde protrombīnu pārvērš trombīnā, kas savukārt nodrošina fibrinogēnu pārvēršanu fibrīnā. Tas ir tas, kas tie vārdi, kas jums ir jāatcerās. Pēc tam visi tie faktori, mums 2, 3 vārdi, tie jums nav nekādas jāzina.
Un kā jūs saprotat, kas ir retrakcija? Šī asins retrakcija. Tātad iziesim cauri trombocītu primārajā stadijā. Trombocīti mums tā kā adhezējas pie šī te bojātās vietas. Protams, paralēli notiek arī asinsveda konstrikcija, vai ne? Asinsveda konstrikcija un trombocītu aizbāžana veidošanās. Tātad trombocīti pastiprinās adhezējas pie šīs te bojātās vietas, gan viens pie otra, tādā veidā nodrošina šo te aizbāžana veidošanos. Kas notiek tālāk, ja ievainojums ir pietiekami liels, lai mums nenotiktu atkal plūsmas atjaunošana? Tās plātnītes sāk izdalīt histamīnu, kas atkal nomaina vazokonstrikciju, vazodilatāciju. Labi, bet tā sekundārā asinsvece, kas mums viņu būs? Tas trombīna, tas aktivators. Jā, un tātad ir šī te kaskāda, un kas veidojas fiziski. Kas notiek? Principā šos te trombocītu aizbāzni sāk cauraust šķiedras. Kas tas ir? Fibrinogēns, vai ne? Tātad mums veidojas šīs te fibrinogēnu pavadieni, kas saistās visās malās, saistās gan pie šiem te trombocītiem, gan pie asinsvedas ienes, un tādā veidā veidojot tīklu, kur ir iesprostotas gan asins šūnas. Jūs droši vien esat visi redzējuši, kāds izskatās asins receklis. Viņš ir sarkans, tāds kārtīgs receklis, un tātad šie te diegi notver gan asins šūnas, gan šīs te trombocītus. Pēc tam notiek šī te retrakcija, ka fibrīna pavadieni tā kā saspiež šo te aizbāzni un izspiež šīs te asins šūnas. Tātad aizbāžņi ir, var teikt, divu veidu. Šis te pirmais aizbāznis, kas ir sarkanais aizbāznis, un savukārt otrais jau ir baltais aizbāznis, kur šīs te šūnas ir jau izspiestas ārā. Un tad, kad šūnas ir jau izspiestas ārā, viņš samazinās šajā te tilpumā, un viņš vēl ciešāk savā kopā asinsvada sienīs. Līdz ar to, tad jau asins plūsma tiek atjaunota, un šie te fibrīna pavadieni nodrošina to, ka nav vairs asinošanas, un šis te asinsvada slānis var mierīgi atjaunoties ilgākā laika periodā. Tātad, lai sadzītu, tur ir nepieciešams laiks, un tikmēr šie te fibrīna pavadieni nodrošina to, ka nebūs asinošanas. Vai par šo jautājumu? Labi, un tad pēdējie 4, kas ir imūnsistēmas jautājumi. 16. ir organismu imūnsistēmas funkcijas, organismu ģenētiskā homeostāze, organismu ģenētiskās homeostāzes saglabāšanas ārējie un iekšējie riska faktori. Imunoloģiskās aizsardzības mehānismu klasifikācija, kas ir iedzimtā imūna aizsardzība un iegūtā imūna aizsardzība. Un tad sāksim par to. Organismu imūnsistēmas funkcijas principā ir aizsargāt organismu no svešām molekulām, no sveša DNS un saglabāt šo te organisma veselumu. Un kā jūs saprotat, tas arī otrajā kolokvijā mums bija organismu ģenētiskā homeostāze. Laikam tas būs organisma tendence saglabāt vienādu DNS komplektu visās šūnās. Tā būs genoma homeostāze. Genoma un ģenētiskā. Ģenētiskā bija nevis tā kā savās šūnās, bet principā, ka princips ļoti līdzīgs, ka visās šūnās ir viens DNS, bet ar tādu nozīmi, ka nav no ārvides sveša DNS. Ja mums ir genoma homeostāze, tad, piemēram, mutantās šūnas, tās ir mūsu pašu šūnas, bet ir izmainīta DNS. Un tātad tā būs genoma homeostāze. Ja imūnsistēma cīnās pret savu organismu šūnām ar izmainītu DNS. Savukārt ģenētiskā būs visas baktērijas, visi vīrusi, visi šie te svešie DNS no ārvides. Labi. Un kādi tad ir tie riski? Ārējie un iekšējie. Un šeit jums profesora lekcijā arī būs tabuliņa dota. Kāda viņi izskatās? Ārējie infekcija, brūces, asins pārlaiž. Un iekšējie savukārt? Mutācijas tā būs gēna. Nevis gēna, bet genoma mutācijas. Nu jā, bet šeit ir pieminētas arī mutācijas. Pie ārējiem? Iekšējie. Nu jā, šeit tad ir sajaukts kopā, bet principā genoma un ģenētiskā tās ir divi šie te. Tātad mutācijas šeit kā iekšējie riski ir mutācijas,
un kanceroģenēze, kas arī principā sākas no mutācijām. Labi, un tad ir tās divas daļas, kas ir iedzimta un iegūta. Kā jūs saprotat, kas ir iedzimta un kas ir iegūta? Iedzimta, kas imūnglobulīna, kur nāk no mātes. Un iegūtā būs... Viņš sastāvoja, viņš izveidojas, Tā būs iegūtā, un savukārt iedzimtā mums būs nespecifiskā imūnsistēma. Jā, jo principā tie imūnoglobulīni, kas nāk no mātes, tā jau būs tā nebūs iegūtā. Es saprotu, es domāju, iedzimtā, domāju par to, kā iedzimtā māte, protams. Nē, iedzimtā ir tas, kas mums ir piedzimstot. Mēs jau esam piedzimuši, jā, tātad nespecifiskā imūnsistēma, ko mums ietver nespecifiskos visu šos te. Jā, principā šo te fagocitozi, tā ir nespecifiskā imūnsistēma, savukārt specifiskā, kādas ir imūnkompetentes šūnas, kādas jūs varat nosaukt. B-limfocīti un B-limfocīti. Un B-limfocīti, tās ir antigēni prezentējušās šūnas. Bet principā viņas pašas neatpazīst šo te. Viņas neatpazīst tātad imūnkompetentes šūnas, ja mums ir makrofāgi, tad viņš redz, ka tā ir baktērija, tiek fagocitēta šī te baktērija, iznīcināta. Savukārt, ja mums ir imūnkompetentes šūnas, tad tiek atpazīts, kas tā tieši ir par baktēriju un kāda specifiska atbildes reakcija mums ir nepieciešama. Tātad, vai mums ir jāceļ temperatūra, vai mums nav jāceļ temperatūra, vai mums ir jāizraisa nemšana, vai mums ir jāizraisa caurē. Tātad, tas viss ir specifiskās imūnsistēmas principā. Labi. Vai ir vēl kāds jautājums par šo jautājumu? Tad tālāk ķeramies pie nākamās, kas arī ir iedzimtās nespecifiskās imūna aizsardzības faktori un mehānismi. Tātad šeit ir specifiskas barjeras. Jums arī ir slaidos iekšā, kādas tas barjeras ir cilvēkam. Principā barjeras ir iekšējās un ārējās. Ir iekšējās un ārējās, jā, bet konkrētāk. āda, Āda, un ir zarnu trakts, dzimumceļi, uriņceļi, visas šīs te ir ārējās barjeras. Tātad dalījums ir mehāniskās, ķīmiskās un bioloģiskās. Un tātad ķīmiskās būs, kā jūs to saprotat, kas ir ķīmiskās? Principā šajās te gļotās vai uz ādas var atrasties specifiskas vielas, kas jau mums cīnās ar šiem te patogēniem organismiem. Tātad, piemēram, uz ādas ir specifiskas vielas, kas cīnās ar nelabvēlīgo mikrofloru, bet neaizskar labvēlīgo. Līdz ar to mums uz ādas ir noteikts daudzums, noteikts sugas baktēriju, bet nav piemēram, nelabvēlīgo baktēriju, kaut kāds arī sēnīšu infekcija, principā cīnās pret šīm te sēnīšu infekcijām, lai šīs mikroorganismas nevarētu vairoties un izplatīties tālāk. Un bioloģiskā savukārt ir komerciālā mikroflora, kas mums ir kumju zarnu traktā, kas nodrošina to, ka arī ir šīs te, principā ir labvēlīgās baktērijas, kas ir pienskābās baktērijas un nepieļauj citu baktēriju augšanu, patogēnu baktēriju attīstību. Labi. Tad ir šķīstošie faktori. Un profesoram šķīstošie faktori ir dabiskās sekundāras interferoni, komplements un opsonīni. Un tātad opsonīni, kā jūs saprotat, kas ir opsonīni? Saistās pie Un veicina fagocitozi. Principā viņi padara šos te patogēnos mikroorganismus redzamākus fagocītiem. Labi, kas ir komplements? Tā nebija tā sistēma, kura pārklavē patogēnu organismu sienas? Nesaprotu, kā jūs to domājat. Viņi saprotīja to sienu. Principā viņi jau lizē šo Lizē, organismu, bet tas nav vienīgais, ko viņi dara. Viņi veicina arī iekaisumu un veicina principā arī šī te opsonizācijas funkcija.
principā